Klāt ir Nākotnes parks, vienmēr ar jaunu un aktuālu informāciju par moderno tehniku. Šīs dienas raidījumu es vēlētos sākt ar sludinājumu. Ir uzsludināta gadskārtējā likta balva Platīna Pele. Un šo balvu izsniedz jau katru gadu par visu labo un ievērojamo, kas Latvijā ir noticis informācijas tehnoloģiju un komunikāciju jomā. Latvijā ir tik daudz kā interesanti moderno tehnoloģiju jomā, ka neturēsim sveci zem pūra, bet pieteiksimies. Šodien raidījumā skolotāji mācās, kas ir virtuālā klase, daudzfunkcionālo drukas iekārtu salīdzinošais tests, Draugiem LV aplikācija viedajā televizorā. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Šī senā un dzirdētā frāze vairs kādu laiku neatiecas tikai uz skolēniem un studentiem vien, jo mācās arī skolotāji. Virtuālā klase. Tiešsaites semināri tiem, kam interesē inovācijas izglītībā. Microsoft izglītības programmas Partners in Learning ietvaros ir aizvērtējuši jau vairāk nekā 30 virtuālās klases tiešsaistes semināri, kuros klātesošie skolotāji un skolvadības pārstāvji var ne tikai mācīties, bet arī dalīties pieredzē un savā starpā diskutēt par aktuāliem jautājumiem. Nepieciešams tikai dators, interneta pieslēgums, austiņas un mikrofons. Protams, ka virtuālajā klasē viens no būtiskākajiem sarunu tematiem ir modernās tehnoloģijas izglītības procesā, kas ļauj gan uzlabot mācību procesu, gan arī semināru dalībniekiem pilnveidot savas prasmes. Mēs ar savu virtuālo klasi kaut kādā veidā stimulējam skolotājus pirmkārt vispār paskatīties uz to, ka tehnoloģija nav kaut kas tāds ārkārtējs, kas ir jāieliek informātikas kabinetā, jāizslēdz durvis un jāmāc tikai no 5. klases. Katrs pats skolotājs ar to minimumu, kas ir viņa rīcībā, ar to pašu datoru programmu, kas viņam ir, var paveikt brīnumainas lietas un padarīt to mācību procesu interesantāku. Sadarbībā ar Datorzinību centru un portālu www.skolotais.lv rīkotajos virtuālās klases semināros kopumā piedalījušies jau nepilns 1000 skolotāju un skolvadības pārstāvji, apgūstot visdažādākās tēmas, tostarp bezmaksas bilžu un video apstrādes un kopīgošanas rīkus, matemātikas, dabas zinību, informātikas stundās izmantojamos bezmaksas rīkus, Office programmatūru un tā tālāk. Skolotāji ļoti grib izmantot tehnoloģijas darbā. Skolotāji ir ļoti radoši cilvēki. Ja tu neesi radošs, tu laikam nemaz nevar būt skolotājs. Jo skolēni, tā ir mūžam jauna informācija. Un tev jābūt ar viņiem kopā, jāstrādā komandā. Šī ir viena no labākām iespējām un veidiem, kā mācīties par tehnoloģijām un ieskatīties par to, kādu dažādu veidu tās ir un ko tās var dot mācību stundās. Paralēli virtuālās klases semināriem Microsoft izglītības programmā Partners in Learning Latvijas skolām ir iespēja iesaistīties arī globālajā inovatīvo skolu tīklu programmā, kas palīdz apgūt jau globālo pieredzi mācību procesu modernizēšanā. Par to plašāk jau nākamajā raidījumā. Mēs sadarbojamies ar sev līdzīgi domājošiem cilvēkiem visplašākajā nozīmē visā pasaulē. Protams, ir arī tikšanās klātienē, bet ir arī virtuālās universitātes, virtuālās stundas, dažāda veida šīs pieredzes apmaiņas. Nākotnes parks aicina Latvijas skolotājus apgūt jaunas prasmes, lai ar šīm jaunajām tehnoloģiskajām zināšanām mācību procesu padarītu interesantāku un saistošāku skolēnam.